Labrīt! Es atradu tādu kadru, ka es tā uzmontēju, un pēkšņi paveras tāda lilija. Nu jā, jārunāts ar puķiem. Tā nav man ideja. To jau teicis Rimants Ziedonis. Tā. Nolikšu šādi. Vau, man vispār patīk pašai. Nu kā, nu galvenais jau arī liels sakars ir, lai man pašai patiktu. Lai pašai būtu interesanti kaut kādā mērā. Kā es te kaut ko izvietoju. Nu tad, es nezinu, es teicu labrīt, labrīt. Hormoni ir stabilizējušies. It kā, ziniet, vispār man nepatīk vārds hormoni. Tas it kā kaut kāds tāds tā kā, kaut kādā mērā brutāls. Bet kaut tā ausīm izskan, Es gribētu, lai tas kaut kā citādāk skanētu. Bet patiesībā, tad, kad es pati noskatījos to, ko es tur esmu ierunājusi un pastāstījusi, jā, es varu tikai piekrist un māt līdzi visiem zinātniekiem. Varbūt jums tā lilija ir nogurdinoša, es nezinu. Dažiem jau vispār nepatīk lilijas un asociējas ar kaut kādām trakām smaržām. Tikai mana oma, nevis pat lauku, bet parastā, spēja viņa gulēt liliju pilnā istabā. Tās ir viņas mīļākās puķas. Un tad, kad viņai, laikam, bija 75 gadi, sadāvināja milzīgu daudzumu ar lilijām, un viņa tās visas savā mazajā istabā salika. Viņa izdzīvoja. Es pat esmu, man liekas, vienreiz lasījusi pasaku, kur kādu princesi tādā veidā noindēja. Nu labi, tas es pēkšņi pārgāju no hormoniem uz lilijām, bet es vispār domāju, ka kaut kādā mērā varētu pat tā prasti izteikties, ka mēs esam tādi hormonu maisi, ja? Kaut kur es pat tādu apgalvojumu biju lasījusi, jo tik daudz, pat iemīlēšanās taču ir hormonu raisīta izjūta, kas tik vēl, vai sajūta drīzāk, ja? Viss, man liekas, ka visi tie, kas ir serotonīns, tas arī gadījumā nav, kas ir tas labsajūtas. Man liekas, ka tik daudzi hormoni, kas vispār diktē kaut kādā mērā mūsu dzīvi, mūsu pašsajūtu, un visu laiku jādzīvo tajā agregāta stāvoklī, kurā nākas būt vienkārši. Jā, nu tad es ielieku ik pa laikam šādus te video, kur es tur stāstu, ka es tur emocionālais ēdājs, un ko tik es par sevi tur neizstāstu. Un es satiku vienu paziņu, tātad nesen, un viņa man vienkārši tā saka, piedod, bet tev nav nērti pašai pa sevi tā kā bojāt savu reputāciju. Un es tā noklausījos to jautājumu. Nu jā, reputācija. Nezinu. Tajā brīdī, protams, pasaku, tā kā nē, nav nērti, jo man jau liekas, ka es neko tādu nepastāstu. Kāda man tur arī reputācija kaut kādā mērā, ja? Nē, tas vārds arī reputācija. Tāds šodien arī liels ir izskanējis, jā. Es nezinu, man liekas, ka pirmkārt, kāpēc tā blogerēšana un vispār jebkas tāds ir foršs, tāpēc, ka cilvēki, tā kā jūs cilvēki, caur mani, tā kā tas, ko es te translēju, vai jebkurš cits, ja, kurš translē tādā veidā, kā jūs ieraugāt sevi. Vienkārši mēs lasām, mēs tā spoguļojamies, un es jau arī citos blogeros meklēju vai līdzīgās tieši lietas, vai tās, kas man trūkst, vai, piemēram, tie lielie blogeri tādi, kuriem tik daudz sekotāji, viņi bieži vien vienkārši atļaujas būt patiesi īsti, patiesi nesamāksloti, pārdroši, viss kaut kas tāds, ja, kā mums pārējiem ir bail, mums bail tā kā tikt atstumtiem, un tāpēc tā reputācija, laikam, ja, mums bail tikt atstumtiem. Bet, tā kā, ja cilvēks ir vientuļnieks pēc dabas, piemēram, tā kā es, ko tur man tur pārāk var atstumt? Vienīgais, kurš man reāli var
atstumt ir mans vīrs īstenībā. Un tad gan man droši vien man tiešām gauži sāpētu, jā, noteikti. Noteikti, ja kaut kas tāds, piemēram, nu nezinu, dzīve ir gara un tur viss kaut kas, es pat negribu ne ierunāt, ne pat, jā, šī ir tēma laikam, no kuras es tā vienmēr domāju, no kā par ko man bail runāt. Nu, par šo man laikam būtu diezgan bailīgi runāt, jā, un iedomāties. Bet viss dzīvē var notikt. Un dažreiz, kad es vīram saku, paklausies, mēs tik daudz tēt esam visu laiku ar bērniem, par bērniem un tikai runājam tādas tēmas, nu, tur saistībā ar bērniem. Nē, nu labi, mums ir arī citas tēmas. Protams, ka mums ir arī citas tēmas. Es viņš tā paņemšu. Un tad viņš vienmēr arī tur izsakās, protams. Bet, jā, bija viena tāda situācija, kad es teicu, iedomājies bērni izaugs, un mēs pēkšņi atjieksimies, nu tā kā daudzi pāri, kad stāsta, un kā pēkšņi mēs atjēdzamies, un mēs tā skatāmies viens uz otru, ka mēs esam kaut kur abi ļoti tā kā aizgājuši un attālinājušies, un uz ko viņš man atbildēja, nu tad tā vienkārši būs. Man jau, protams, reiz gribas teikt, nē, lai viņš saka, nē, tā nebūs, un nē, nekādā gadījumā, bet viņš vienkārši, nu tad tā būs. Un tas mans jautājums bija tāds, iedomājies, ka bērni aizies, mēs paliksim divi, un mums vairs nebūs par ko runāt. Un viņš tad saka, nu tad iedomājies, kā viņi aizies, un mums vairs nebūs par ko runāt. Un es tā kā jau uzreiz kā traģēdiju to uztvēru, viņš saka, bet tas jau nenozīmē, ka mums ir jāšķiras. Mums vienkārši kaut kādu laiku varbūt nebūs par ko runāt. Nu nezinu, es teikšu, ka ļoti daudz manā tajā uztverē par attiecībām ietekmēja Lutera baznīcas kursi, ko vadīja Kaspars Simonovičs, un tie bija pirms laulību kursi, un man ļoti patika. Tur bija daudz humora, un tā ideja par to, ka mēs apprecāmies tieši tad, kad iemīlēšanās ir beigusies, kad īstenībā ir sākusies neliela krīze. Nu, bieži vien tā notiek, ja, pēc, mēs arī draudzējāmies 5, vai cik tur gadus, vai 4. Es neatceros īsti, ja? Nav uz cipariem tik laba atmiņa. Nu, jā, mēs nodraudzējāmies un tad mēs salauzāmies. Un droši vien tas notika tajā brīdī, kad iespējams mēs izdomājam, varbūt mums vispār šķirties. Un tad, nu kā, krīzes jau ir tāda tā kā spērieni. Jā, bet tā es tik daudz aizceļoju, un tēma bija par to reputāciju. Ja es atgriežos pie tā, ko es sāku teikt, par to, vai man nav bail stāstīt tur par kaut kādām savām iekšējām, nu tādām lietām, ko parasti, ja es uz ielas cilvēku satieku, es neizstāstu to visu, ja, vai vienkārši pie galda dzimšanas dienā es arī šo visu nebārstītu, ko es jums izstāstu. Nu tad, nē, man liekas, ka tas vienkārši ir cilvēcīgi. Es tā kā visu laiku grozu sevi un skatos no visām pusēm, jo tas jau tik un tā sanāk stāsts par mani, viss šis bloks vai visi tie video, kas tur ir, tas ir stāsts par mani un par manu ģimeni, un kaut kas tur ir no tā, un kaut kas vispār varbūt tikai brīžiem uzvis tā, bet es jums to nodemonstrēju tā. Tā kā, es nezinu. Bet vēl šajā sakarā reputācija man nāk prātā tāda lieta, ka nesen bija tas gadījums, nu cik nesen, Dalai Lamam bija dzimšanas diena tikko. Bet pirms tam, kaut kādu gadu, man liekas, bija diezgan liels klusums. Vismaz es par viņu neko nedzirdēju. Nezinu, varbūt smaldos, varbūt viņš kaut kur bija, bet kaut kādos tad citos kanālos, kur es viņu nepamanīju. Un tur bija tā situācija, kāpēc gadu viņš vispār nav dzirdēts, ka viņam kāds zēns laikam viņu gribēja noskūpstīt, vai kaut kā tam līdzīgi, un viņš viņam pretī sniedza nu, tā kā skūpstu ar mēli. Viņš bija izvāzis mēli, ja? Un tad nu, bija tās runas un ažiotāža par to, kā viņš tā drīkstēja darīt, un vispār kāds viņš ir zemisks vecis, nu, kaut ko tam līdzīgi, vai vispār sagājis tūtā vecumā. Nu, visādi tie varianti, ja? Un es atceros, mēs mājās runājām, jā, mēs apspriedām šo notikumu, un man patika. Un atkal es tik daudz runāju par manu vīru, ka beigās šis būs mana vīra īstenībā tāds, kā es teicu, viņš īstenībā gribēja veidot savus video, ja? Bet kaut kā viņš sāk to darīt, viņš saprata, ka viņam tas neinteresē, un es to sāku darīt, tāpēc, ka
statīvs bija nopirkts, un es kaut kā tādu to sāku. Bet jā, tā ideja, ko viņš pateica, viņš teica, iespējams, ka tas vispār bija tā kā speciāli radīts, lai tas būtu kā garīgais treniņš, ka visa pasaule tā kā novērš no viņa, ka viņš sagrauj tādā veidā savu reputāciju un ka viņam ir jāiet tas vienatnes un atstumtības ceļš. Paklausieties, man pat tagad tāda zosādījā vienatnes un atstumtības ceļš, un tā doma man tiešām liekas viņa gadījumā tiešām tik ļoti iespējama, ka tā varētu būt, jo tiešām tā reakcija uzreiz pret viņu bija ļoti asa un, tā ir viela pārdomām, ja? Tas nekur nav novizējis par to, ka tas tiešām bija kā garīgais treniņš, un tas droši vien nekur netiks atklāts, bet vēl man patika nesen kādā intervijā Pauls Timrots, ja, kas ir ne tikai par auto, visu kaut ko zinošs cilvēks, bet arī režisors, teātra režisors. Un viņš minēja tādu vienu interesantu lietu, ka viņš teica, ja cilvēkam ir 50 gadi un viņam ir nevainojama reputācija, tad viņš vai nu ir ļoti labs melis, vai vienkārši viņš tādiem cilvēkiem nenotic. Tur bija tā kā detalizētāk, protams, kā viņš atbild, bet kaut kas tajā visā ir, jo tādām smukām, gludām, skaistām, nevainojamam, nezinu, bet tāpat laikā sabiedrība, protams, grib redzēt tādus varoņus, un te es arī minēšu to piemēru, jā, tā grāmata, ko es visu laiku tur runāju, nesen bija, varbūt es maldos, ja, tajā grāmatā, tur arī tas mūks, Lindeblāts, manuprāt, tā bija uzvārds, tad atkal jau aizmirsu, jau lasu nākamās grāmatas, tāpēc aizmirsts jau iepriekšējais. Un viņš tieši stāsta, kā bija Amerikas prezidenta amatam kandidāts, kurš kādā intervijā uz jautājumu, vai jums kādreiz ir kārdinājumi un kā jūs tos pārvarat, viņš bija godīgi atbildējis. Un viņš bija atbildējis, jā, ka viņam ar acīm ir kārdinājumi, bet viņš pārvar sevi. Un visa sabiedrība uzreiz tā kā, nē, viņš nevar būt prezidents, jā, viņš patiesībā, mums ir bail no tādām lietām, mums ir bail, ka kāds atzīst, ka, piemēram, man ir kārdinājumi un ar acīm es daudzreiz tā kā, ko tik es neiedomājos, bet dzīvē realizēju es, varbūt neko no tā, varbūt tur 1%, ja, bet ja kāds kaut ko tādu apgalvo, tad mums reiz liekas, kā šausmas. Tas es varētu šodien pastāstīt šādā rakursā par savu reputāciju. Vēl es aši izstāstu to, ka es došos uz dārzu sevi lutināt, es došos ravēt, jā. Zemens ir forši, bet ravēšana, tagad atliek ravēšana un mēslošana. Jā, labi, tad līdz citai reizei tiekamies. Visu gaišu!